Šobrīd mēs atrodamies Latvijas Zinātņu akadēmijā. Manā darba kabinetā, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta kabinetā. Es esmu ķīmiķis, medicīnas ķīmiķis, kas nozīmē jaunu zāļu izstrādi, izpēte, kā ķīmiskie procesi noris cilvēku organismā un kā tos varētu kontrolēt. Es domāju, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji zina tādas zāles, ko plaši lieto kardioloģijā, kā meldonija, mildronāti vislabāk pazīst mūsu iedzīvotāji šo Grindex tirdzniecības marku. Tāpat tās varam lepoties ar to, ka manai grupai izdevās radīt jaunu pretvēža līdzekli, ko šobrīd tirgo visā pasaulē. Viņam nosaukums ir Belinostats. Un, protams, arī jaunībā, kā es smējos, mēs bijām pirmie, kas izstrādāja pirmo pretvēža imunomodulātoru, kuru varēja lietot, lai novērstu atkārtot metastāžu parādīšanos pēc operācijām vai citu veidu iejaukšanām. Ir arī daži citi medikamenti, kurus ir izdevies izveidot. Jā, es varu teikt, ko parasti zinātnieki necenšas afišēt, bet es esmu kristietis un esmu pārliecināts, ka Dievs ir. Un tā nav akla ticība, tā ir sakņota zinātniskos faktos un arī tajā, ka mēs varam mēģināt pārliecināties par tādu lietu kā dzīvības rašanos vai radīšanu. Tad skaidrs, ka radīšana laikam ir tā, par ko mums jārunā, jo nejaušību teorija un varbūtības teorija mums skaidri un gaiši pasaka, ka tajā laika periodā, kāds it kā ir mūsu visuma vecums, parādīties nejauši dzīvībai, varbūtība ir nulle. Tā kā to saka matemātika, precīzākā zinātne, tad jātic vien būs. Tikko jūs uzzināt vairāk par to, kā funkcionē kaut vai vismazākais dzīvais organisms, tā ticība tam, ka tas dažu miljardu gadu laikā būtu izveidojies pats no sevis, ņemot vērā to, ka visi tie dabas procesi, kas ir, viņi, ja tie notiek tādā veidā, ka neiejaucās neviens no ārienes un neregulē to, viņi visi ved uz entropijas pieaugumu. Tas ir uz haosa pieaugumu, nevis uz sakārtotību. Bet jebkura dzīva būtne prasa ļoti lielu sakārtotības līmeni. Un tas tāpat rasties spontāni nevar. Kad man kāds saka, bet jā, tur spontāni radās, pieņemsim, DNK, jeb DNS, pareizāk sakot, tad es saku, bet jūs vienu alumīniju dakšiņu spontāni radušos esat atraduši vai jebkuru citu ikdienā lietoju priekšmetu. Tam rasties dabīgā ceļā, nejaušības ceļā ir neskaitāmas reizes lielāka varbūtība, bet tādu nav. Nevienam jau nav noslēpums tas, ka es esmu Svētā Meinārda Lutera draudzē Ikšķilē, draudzes loceklis, un, protams, ka es uzskatu, ka cilvēkiem, kas ir pazīstami un kuriem rūp tas, lai mūsu tauta, un ne tikai mūsu tauta, bet vispār cilvēki ievērota tos kaut vai 10 baušļus, kas nodrošina tādu cilvēcīgu attieksmi vienam pret otru, un arī dzīves ētiku un kodeksu, ka to nekautrētos atzīt par tādu dzīves kredo.